ko? Ir vakars. Esam atvējušies Nevar no būt. upes. Jā. Kā bija silti bija šodien? Ļoti silti bija. Diezgan ātri palika ļoti silti. Pārējot no viena kalna uz otru, tur vēl palika ļoti silti. Silti. Pastaigājām arī augšā lejā, pastaigājām pāri. Jā, paforsējām dažādas smukas straumes. Tas bija forši. Reāla ritīga dabā ar tādām sīkām vētras iezīmēm. Nu, skaisti bija. Jā, bija tur pāris metieni, kad tu uzmetu, vai cik forši, bet viņš iegrīt citu. Bet tas viss pielietas arī tik mazā upē. Nu labi, kādas tavas atskārsmes bija šodien? Ūdens bija tumšs, spilgtie toņi. Man dikti gribējās noķert uz mūsu jauno krāsojumu, kas man arī izdevās. Un, kad gribās, tad jānoķer šis te. Un dominēja, protams, rozā. Šitas ir tavs vecais mīļais nedalāmais. Jā. Nedalāmais rozā, jā. Tā ir arī man mīļākā krāsa. Gaujās, salacās, strādā vienkārši. Bet arī tas ūdens šodien bija tāds smilšaini, pienains. Pienains viņš nebija. Viņš bija tāds dūmakains. Un tas rozā sita cauri. Un es redzēju, man tāds arī bija, bet tev pa daudz draugi ir, jā. Man ir pa daudz draugu, jā. Uģītis tas 100% visi nomīcīs, viņš kaut kur tur priekšā aizgāja. Bet šitādi viņam nav. Viņam ir laba sirds. Bet viņš visus savus ābolus ir izdāvājis draugiem. Un mājās paliek bērniņi 4 un meitiņā večiņa. Labi, ķersim zivtiņas. Ajanu paveicās. Šeit mēs vienu dabujām. Bet es atkal izdarīju ļoti viltīgi. Es neko neņēmu līdz uz mājām, kamēr es nebiju sakārtojis visas savas kastes. Es secināju, ka man arī ir daudz draugu. Es diezgan daudz voblērs dabūju iekraut atpakaļ. Un es biju izdalījis pietiekam daudz draugiem visādās Zviedrijās un vēl kaut kur. Bet tad, kad mēs pieķērāmies piegāju pie tās upes, tur jau nebija nekāda beigie jautājumi. Paskatījos uz ūdeni, kurš bija tādā caurspīdīgi parketa krāsā. Ja, un paskatījos, kas man te ir. Vēl viens kandidāts būtu bijis šis. Dziļums upītē bija pārsvarā līdz metram vai mazāk. Jā, vietām varbūt kaut kāds 1,23 m dziļākās bedres, bet pārsvarā metri. Principā, ko viņš darīja visu laiku? Viņš visu laiku, ja necēla kātu augšā, viņš visu laiku sit grunti. Jā. Tiklīdz tu kātiņu pacel augšā, tu smuki jau var novadīt. Tu viņu var novadīt pa pusūdeni. Trešā lieta, viņš ir floatings. Jā, tajā brīdī, kad tu ragdams ieskrien aiz liela akmeņa, tu vari vai ietīt, vai arī vari ļaut viņam lēnām uzpeldēt. Tas ir kā tu gribi izspēlēt. Un tāpēc, domājot, ko gribat, mēs mazā upītē ķērām ar 3-metrīgiem kātiem. Tev bija 2,90, man bija 3 metri. 3 metri, jā. Jā, nevar 3-metrīgo kātā iešaut pacerē, nevar. Svārstiņš. Jā, bet svārstiņam ir problēma, ka viņš nelido zemu, viņš nelido poverīgi. Ja tev vajag tālāk zem zariem palīst, ar svārstiņu nebūs. Jā. Bet ir dartiņš. Kastīgas polītes līdz tagad. Es ļoti padomāju par to, ka ja mēs vēl kādreiz brauksim uz šo lielisko vietu, tad es pieļauju, ka varbūt man nebūs 3-metrīgs kāds, bet kastiņa kāds tas noteikti būs. Es kaut kādu 8,5 atradīšu. Jā, ir tāda. Lūk, kas vēl bija baigi forši šodien varēja piefiksēt, vēl bija dartings saucamais. Tu piefiksēji, kad ja smitu tiņš, kad viņš iet šitādi, viņš uzreiz ir kaut kādi 40 centi dziļumā, ja viņš smuka ar astīti iet iekšā. Ja tu viņu iemet tādu. Ja tu viņu nenomet tā kā pļeku, bet ja tu viņu... Bet tajā brīdī, kad tu to woblerītu mētiecīgi, tā asi palaid tur, kur tev vajag, tad tu iekrīti pie zariem un vēl 30-40 centi viņš tev vēl palien apakšā iekšā. Jā, jau Smitham ir tā feature, kad viņš nav, viņš ir skaidrs floatings, bet viņš nav pludiņa. Viņš nav high floats. Viņš nav high floats. Viņš knapi peld, un tas līdz ar to arī vari paregulēt. Ja tev vajag bišķi dziļāk dabūt, tur uzlikt vēl vienu papildus riņķī, bišķi lielāku āķi pa vidu. Un viņš jau vies 10-15 cm dziļāk. Man bija doma vēl mēģināt šo, kas ir ļoti laba standarta krāsa, bet tā standarta krāsā viņai ir sudraba malas.
Un es šodien tomēr apzināti neliku neko sudrabainu, lai arī tev uz sudrabainiem sārniem bija, bet tev tur ir spilgti rozā. Te ir spilgti rozā, viņš baigi izsit. Tas rozā viņš izsit cauri. Bet man tā sajūta, zin kā, es vienmēr uz sudrabiem skatos kā uz spoguli. Un spoguls rāda, ja galds ir melns, tad viņš atspīd melns, ja ūdens ir duļķēns, viņš atspīd duļķēns. Un tāpēc, teiksim, šos teiksim, mierīgāko krāsojumu voblers es šodien neaiztiku. Principā, jāsaka godīgi, es ļoti ātri uz viņu noķēru un sapratu, un secināju, ka nekas nav jāizgudro. Es pieļauju, tai zivī arī tas spilgtums iedod, viņu uzreiz pamana, un tas laukums ir liels, un viņai uzreiz ir skaidrs, kas tas ir. Tas ir kaut kas, par ko ir jāmauc. Un tāpēc arī jā, godīgi sakot, pa daudz ieciklējāmies. Man te bija vēl spilgtie sagatavot. Man bija jau bučiņi smukās krāsās atnākuši 10 gramīgi, un es ļoti taisījos viņus pamētāt. Bet tu jūti vajadzību pēc šūpu šodien? Ne. Es pat nebiju paņēmis līdzi. Jo, godīgi sakot, nemaz tik baigi dziļš. Man smitiņu nevar nepaņemt. Bet es viņus 5 paņēmu līdzi. Bet runa vienkārši par to, ka tā ūdens... Bet tā ūdens, jā, lūdzu. Bet tā ūdens krāsa bija tā, un īstenībā tas upes reliefs ar tiem lielajiem akmeņiem, kuru bija gana daudz. Daudz. Jā, ar šūpu mēs tur būtu mocījušies krietni vairāk nekā ar wobleru. Jā, un woblerim vēl tas kaivs, ka tu iemet pie pretējā krasta, un tagad, es tagad gribu aizpludināt līdz tam akmeņiem. Jā, tu viņu papludini, šūps tomēr uzreiz grimst, un tie akmeņi tāpat ir ar sūnu apauguši, un viens nepareizs pieskāriens, un vēl cārā. Āķimen šim ir jānomaina, tāpēc, kad es viņu daudz visu kaut ko biju noķēris. Kādus tu liks āķīšus? Ko tu nekas jau nav jāizgudro. Šis ir apmēram 6. Es likšu gamma kacu virsū un super cārni, tas ir 7. 6. man ir jauda. Vienīgā problēma ir tad, kad gribēs tīrīt no zāles, tad pirkstiem ir jāuzmanās. Big Trouble versija pastāvīgi iespējams. Labi, tā, Uģīt, kas mums vēl ir? Tad pa kārtiem mēs parunājām pa fļūru, ko tu liki? Tu man dienas vidū pārsējies. Man bija 25 LB fluoriks. Un tad es mētāju 90 čeriku, viss bija baigi labi, bet vienā brīdī, kad es uzliku 8,2, tā strauma tomēr diezgan stipri, tu jūti, ka tas voblers, viņš vairs... Fluoriks rauja wobleru gaisā. Jā, tas fluoriks tā kā ceļ, es uzsēju 20 LB fluoriku un uzreiz pavisam, tu jau pēc tās auklas redzi, ka tas voblers jau nosēžās zemāk un viņš jau iet labāk. Viņš strādā tā, kā viņam jāstrādā. Tā kā jā, no tiem diametriem fluorokarbona arī ir nozīme. Jā. Attiecīgi, protams, pret mānekļa lielumu. Ko tu noķēri šodien? Tev bija viens spožais sedzējs, smuks. Jā, un tas bija tas pirmais, kad tev vissliktāk bija. Jā. Tas bija tad, kad man bija vienkārši, patiešām bija tā, kad es stāvēju pie tās upes, un es darbojos Grinča seja. Grinča režīmā es tur arī darbojos. Es pienācu pie upes, pirmais metiens 3 metri, otrais metiens 5 metri, trešais metiens 7 metri, ceturtais metiens zem krasta. Tajos pirmos 4 metienos nekā nebija. Pretējais krasts palaid zemāk, skatījos, ka tur man tā kā pie vidi kaut kāda akmeņa, izbāz to kādu caur niedrām. Es biju pat pārsteigts, vienkārši labi. Ok. Ja? Bet tieši tāds bija man tā brīža asuma stāvoklis. Ja? Es jums pabļāvu, ka ir zivs. Es domāju, tūlīt tās jūs skriesiet man apsveikt Lauru Vaineks, Pepsi-Colas kaste, teiksim. Ja? Tas bija vienīgais spožais šodien. Mēs vienkārši zinājām. Arī tas, vietiņi bija klasiski. Vietiņi bija klasiski. Izēja no bedres pirms lielajiem akmeņiem, ja? Bet to metodu turpinājām, un tas deva arī bišķīt vēlāk. Ja? Mēs tur šodien rāpāmies pa stāviem krastiem. Nenosisāmies nekur kārtīgi. Viss kaut kur pāri upei un atpakaļ un atkal un pāri upei. Vienā vietā mēs pat apstājāmies un izlēmām, ka varam, bet paējam atpakaļ. Tomēr ūdens ir augsts un slapšs un nepatīkams. Un pat pirms mājās braukšanas negribas, lai straumu to panes pārsimtus metrus. Nē. Un tāpat zivis arī bija, kā vienmēr, klasiskās vietās, bedrītes izēja pirms krācītes. Tā kā tā forelīte zem tavām kājām. Es eju garām uģim, es saku, te tev pretī, tur, kur tu stāvi, tev tur taisni pretī, tur tāds foršs lēnums ir. Tā kā vienkārši, un tur sēdēja smuki iekšā kaut kādi 30, nezinu, tur 30 plus forelītu. Arī ielavīši dot čeriku. Bum! Tisaks.
īstenībā ir tā, ka man šī ir MDF 90. pusīte. Ja, te bija ieklīdis viens superīgs ķemko, ko es biju sagatavojis, ja no gadījumā ūdens ir tiešām Es zinu, ka tu viņu ļoti gribēji uzmest. Es viņu gribēju uzmest, bet viņš ir maķinīt dziļāks par to, kur mums bija jāķer. Un te tā viņš bišķīt lēnāk uzņem to horizontu. Un otrs ir, bet nu rītā ir vēl viena diena, bet otrs ir man tā melnbaltā krāsa. Nu, bļāviens. Es bērnībā esmu šūpiņas ar sveci kvēpinājis melnus, lai duļķēnā ūdenī noķertu līdaku. Un es viņus noķēru. Ja? Tā kā paskatīsimies, kāds rītā būs ūdens. Ļoti iespējams, ka ķempo dabūs savu pirmo Jo šodien šits, es domāju, krāsojums noteikti būtu strādājis. Jo šis krāsojums, ja tas ir jauns, mums visu laiku šāds nebija atvests, tagad mēs viņu pēdējā vedienā savedām. Es viņam ticu. Teiksim tā, es nevaru apgalvot, ka tā ir taisnība, bet es viņam ritīgi ticu. Nu, kas mums tur notikās? Mums bija... Tu vilki pa kluso? Jā, vienam tu neatskrēji kameru pakaļ. Nu, tas es viņam pasaciņu stāstīju par ābolu maisu. Viņš saka, paga, uģis bļauj! Var pamēģināt parādīt, ja izdodās sanāk, ja tad reku tur. Es tur kaut kur tie zari nokārušies. Ir! Tur, kur tā takiet taisnā. Zēls! Nesanāca. Bet, nu, ja viņš krīt bez raustīšanas, es pa stipri uzmetu, ja viņš krīt bez raustīšanas, tad viss ir, nu, tad viņš tā kā tāda bulta pazūd. Pamēģināšu vēlreiz. Dzirdēju pa ļāvienu. Dzirdi, jā? Un tad eja. Viss nokrīt. Viss, neizskriet. Šāp, viss. Pie kājām nopurinājās. Un nost. Tā jau ir tam zivīm forši. Brauksim citur. Jānoskalo kājiņas. Un tad izrādās, ne viņš zivi nofilmēja, ne viņš īsti multeni redzējis pābolmais. Jā, nav viņš multeni redzēja. Nu, un tad es noķēru augstāk vienu taimiņu. Un tas arī viss laikam. Jā, un Viena copīta vēl bija garām. To otro taimi jau arī mēs no tēmas apmēram gājām, kurš stāsies, ja? Jo tāpēc, ka pa vietu mēs ap divu paskatījām. Nu, tur, tomēr. Šaura, spiediens, dziļa. Dziļa. Akmeņa izejā. Nu, kā var nebūt? Tur stāv, tur jābūt. Tur ielaid iekšā un dambabam. Nu, labi, jā. Nebija spožais, nebija 65, bet Bet bija. Nu, tā kā zivis tomēr dzīvo tur, kur viņas dzīvo. Mēs makšķerējam tā, kā mēs makšķerējam. Mācamies. Jā, man patika. Nu jā, tie Fire Tigeri jau tikai domāt līdakām un asariem. Tā runā. Viss gatavs. Jā. Kas šodien bija ārā? Šodien bija kaut kāda apmēram +5. Vairāk +5, jā. Vairāk nebija. Vairāk nebija. Pasākums bija gan enerģisks. Ja? Man no sākuma bija apakšā vesti. Un pēc tam bija tā zaļā Patagonijas jaka, kas ir ritīgi silta. Man uzreiz bija pa karstu, jo es to visu biju iepakojis vēl arī veidersos apbāzes apkārt ar kastēm. Starp citu, es rītā ņemšu savu ķengureni, jo man nepatīk tā versija, kad es veideros sabāžu kastes, teiksim, brienambiksēs sabāžu kastes, tā, man viss kabats ir pilns, viss. Man labāk patīk, ka man ir tā plecoma, ja? Un es rītā pamēģināšu atgriezties pie tā, jo es šodien mēģināju kopēt circeni, zivs man bija vairāk nekā circeni. Olds jociņi, bet bet es pateikšu godīgi, es to komfortu atrādu tikai tad, kad es to silto jaku parādīšu. Kad tu viņu izvilki ārā, vai ne? Kad es to silto jaku, es sapratu, ka mums vairs nav ka mēs nebridīsim virs jostsvietas. Un es šo silto jaku vienkārši uz šī plānā džemperīšu, pa virsu, pāri veidersiem un apkaklu šitā vaļā. Nu, tā ir vienmēr. Un tad man atlaida. Jā, jo no sākuma, es pieļauju, ka tur viss tā saindēšanās, opers un tā tālāk
ar to vestu un tā tādu, un tad liekie karstumi man bija. Ja? Otrā lieta apakšā man bija Grundens vecās, supervecā termoveļa, kas joprojām ir dievīga, bet diemžēl tādu vairs neražo. Nu, ne plānā, bet tā jau siltā. Jā, un uzlikt pa virsmu šos Patagonijas plīsīšus. Pa apakšu man vispār nebija nekādi jautājumi. Vienkārši nebija nekādi jautājumi. Man visu laiku bija pilnīgs komforts. Ne pa karstu, ne pa augstu. Man bija tā, ka man bija pa karstu augšā, kamēr es jaku biju sabāzis iekšā veidašā. Jā, jo tā izņēma ārā, momentāli palaid ventilācijas režīmu, kapuci virsū, kapuci nost. Super. Man bija apakšā arī vecā Grundens termoveļiņa, nekas vairāk. Siltās zeķes un Patagonijas jaciņus, termoveļas viss. Un Gore-Tex pa virsu plānais un pilnīgi okei. Pilnīgi okei. Jo tomēr, kad mēs pa tām mazajām upēm staigājam, tie pārgājieni jau ir gari. Mēs nostaigājām diezgan. Pārgājieni, bridieni, kāpieni, tur tajos stāvajās malās augšā, ka tu nevari nobrist, ja? Protams, tas viss arī tā piepūlīt un baigi silti nevar ģērbties. Skaidrs, ja tev ir kaut kāda atklāta vieta, tev baigi nav kaut kur jāpārvietojās, tas nedod Dievs vēl ūdenī jāstāv šī laikā, kad ūdens... Es biju gatavojies stāvot, ka būs jāstāv ūdenī. Temperatūra ir 2 grādi, tad tā ir cita lieta, ja tu stāvi ūdenī, bet ja tu kaut kur tikai pārēji vai ieeji pēc kaut kāda aizķertā voblerīša, tur neko arī nevajag. Parasto siltāku zeķīti un viss. Un tu jūties brīvi, komfortabli un pārvietojies, kur vajag. Jā, principā tad šo tēmu mēs arī varam, kā saka, uzskatīt. Es pamēģināju vilkt cimdus, sapratu, ka man ir tik silti, ka cimdi man traucē, man cep augšā. Jā, jo, es atvainojos par reklāmu, bet šī ir jaka, kuru var uzvilkt uz tēkreklu un iet makšķerēt ziemā lašas. Jā, viņi ir tieši tik forša silta, un ja tu, teiksim, pareizi visu dari, tad nekas nesvīst. Tiešām nekas nesvīda. Tev vienkārši, ja tas aiztaisīs visu ciet uzvilcis kaputs un visu savilcis, tev vienkārši paliek karsti, bet nesvīst. Jā, tā kapucīte jau var forši kaut kapucīte beigās tēl, jā, uzmet kapucīte, bišķi pa silti paliek, tas ir tā kā termostāta regulēt. Hups, liels padziest. Parāja nost uzreiz, jā. Tā kā tā. Un īstenībā es zinu to, ka es rītā, neskatoties uz to, kad rītā soli vēl lielāku vētru vai vēl kaut ko, es zinu to, kad es šito pašu jaku vilkšu uz šitā pašu superplānā apakšā. Jā, un būs super. Un būs vienkārši tā kā vajag. Jā. Māma katru dienu raušas necep, ne? Necep, nē. Un arī nevajag. Tā jau mēs resni Dažādībai bija savādāk nekā vakar. Cita upe, mazliet savādāka tehnika, cits ūdenskrāsa pavisam cita. Pavisam savādāk, jā. Un pēc tā kā spriežot, spiediens ar pavisam cits. Uz zivju spiediens. Jā, spiediens uz zivīm ar pavisam cits. Tā kā, jā, bet ko, tu dabūji vienu forelīti un vienu copīti. Jā, uzbiez un viss. Kā redzi, es iemetu pie tā krasta. Tur pa vidu iet galvenā strauma, un šitani tāda, liekas, ka bišķi dziļāk, mierīgāk, lēnāk strauma aiziet. Viņš tieši arī uz tās robežiņas stāvēja, kur jau tajā mierīgajā straumē, un tiklīdz no tās ātrās tev ienāk iekšā, tas tu jau jūti, pēc voblerītes strādā tā lēnāk, jau tā džung, un tur arī stāvēja tā ziltiņa. Es dabūju pārliecību, ka es nemaz tik nesteigšos te baigi atgriezties. Jā, tā vienmēr ir ar upēm. Tu brauc, meklē, kaut kur ir, kaut kur nav. Jā. Un pēkšņi bums un izšauj, un atkal viss ir labi. Jā, bet tāpēc jau tā copa ir tik forša. Vienmēr meklē, atrod. Jā, un īstenībā mums tas rajons, uz kur mēs atbraucām, nebija nemaz tik garš pēc mūsu tiem. Kad mēs tur sākām iet, mēs nemaz tik daudz vietas neatradām, un tas arī izskaidro, ka tās nedaudzās vietas ir, tur bija kārtīgi futbola laukuma nomīcīt pie tām pareizajām vietām. Protams, nekas nebija jāmeklē, viss točkas bija redzams. Jā, uz taciņu noiet lejā, skaidrs, jā. Pirmkārt, tur noiet lejā, un otrkārt, vai tur ir akmens pa vidu, vai tur ir vēl kaut kas, jā. Manām. Bet, es teiktu, skaists ūdens. Skaists ūdens, jā. Mēs esam kārtīgi izstaigājušies, atpūtušies. Jā.
Veders joprojām sasaluši. Šodien tā arī neatlaida riņķīšu grabēju, bet, nu... Jā, bet bez viņiem būtu nekā. Kā zini, bez Bez riņķīšiem? vedersīņiem. Nekā. Vedersiņa laba lieta ir, jo punkts A, nu, nav jābaidās kaut kur ielīst, punkts B. Nu, labi, šodien ērces nedraud, bet tikko ir siltāks, tā uzreiz rāpuļi ir ārā un, nu, kādas vēl, nesaukšu kaitas vārdā, viņas pārnēsā, jā. Nu, Negribās pat domāt, jā, tā kā. jā, tāpēc tie vēders, jā, nu man arī, ka es uz šitām copēm braucu, nu vienmēr ir kājās. Nu, varētu teikt, Jā. ka es pat viņos guļu, jā. Brauciet ciemos, sūtiet gaļu. Esam tur, ko esam. Jūs jau zinat. Jā, un neteiksim, kur mēs bijām. Jā. Ja gribējām paņemt zivu, vajadzēja to darīt vakar. Jā. Un pirmajos Un metienos. uzreiz. Jā. Un uzreiz. Bet, nu, Nākošais, nu, pārliecība laba lieta, gan jau vēl kaut kur aizbrauksim. protams. Tā Obligāti. kā visiem veiksmīga sezona. Neāsakas. Jā. Tiekamies pie ūdeņiem. Cietus striķus, smaidīgus ģīmis. Lai izdodās ieplānotais.